Sveiciens visiem no Rēzeknes. Šajienes esmu atbraucis ar autobusu. Pilsētā, kā vēsta Wikipēdija, dzīvo drusku virs 26,000 iedzīvotāju. Un šī ir Rēzeknes autoosta. Tepat teritorijā atrodas arī tualete, par kur ir cilvēki vienmēr sūdzējušies, jo tur ir 50 centi un ir vajadzīgas attiecīgās monētas, lai sanāktu 50 centi, bet nevienmēr cilvēkiem tādas ir. Nu, un cilvēki par to sūdzās, jo aiziet arī citur tomā nav kur. Šis ir bijušais Universal veikals, tagad tur iekšā ir dažādi citādi veikaliņi. Ne citādi, bet teiksim tā, parasti veikaliņi. Tagad es dodos pa vienu no atjaunotajām ielām. To atjaunoja pāris gadi atpakaļ, pilnībā iela ir atjaunota. Un jūs varat redzēt, kā viņi izskatās tagad. Tie, kas zina, kā viņi izskatījās agrāk, varbūt ir nedaudz pat šokēti, kā viņi ir labā nozīmē atjaunota. Te agrāk vienā no šiem ēkām atradās kafejnīca, kurā pa kurieni skraidīja trusītis, bija tā ļoti mājīgi. Sākās šī tā ēciņa, ko tagad visādas, cik es saprotu, rezerves daļas. Tur bija kādreiz ļoti lēta kafejnīciņa, jeb ēdnīca, kur pat kartupeļus ar desiņu varēja paēst drusku virs 1 eiro pat. Cik zinu, šajā ēkā, varbūt es arī kļūdos, bet man liekas, ka šajā ēkā bija Rēzeknes teātris. Un te nu es esmu atnācis uz Rēzeknes tirgu. Tūlīt jūs viņu redzēsiet, iekšā gan es negāju. Tūlīt pēc maza brītiņa viņš būs redzams. Lūk, te ir Rēzeknes tirgus. Savukārt priekšā ir katoļu baznīca. Un es esmu ieradies pašā Rēzeknes sirdī, piemineklis Latgales Mārai. Kā vienā no raidījumiem Gudrs un vēl gudrāks, šo pieminekli nosauca par pieminekli Molotovam un Ribentropam. Šī ir centrālā viesnīca, jau no padomju laikiem. Tepat iekšā arī atrodas pareizticīgo baznīca. Un šo ēku es pats personīgi esmu iesaucis par vistas kāju, jo kādreiz tur pirmā stāva nebija, bija tik otrais stāvs. Tikko jūs redzējāt Rēzeknes domi, savukārt šī ēka bija kādreiz Latelekom ēka, tagad tur atrodas Rēzeknes bibliotēka. Tur, nezinu kā tagad, bet iepriekš atradās Rēzeknes augstskola, vai tagad vēl ir, nezinu. Un tagad es esmu atnācis uz festivālu parku un došos apskatīt parku. Šeit notiek rīkoti dažādi pasākumi. Šeit bija arī, es biju aizbraucis, neatceros vairs gadu vai 2 gadus atpakaļ uz pilsētas svētkiem. Šeit bija uzslieta liela skatuve, te uzstājās grupa Jumprava. Ļoti plaša programma, bija ļoti interesanti un, protams, arī patīkami.
Vienīgā problēma pasākumos, vismaz uz tiem, kur es esmu bijis, ir ļoti mazais tolešu skaits. Un tajā pasākumā, kur es biju, tur bija, ja nekļūdos, varbūt es arī varu kļūdīties, bet man liekas kaut kādas 6-7 toaletes, tikai varbūt 8. Bet cilvēku milzīgs lērums, tā bija liela problēma. Savukārt šī ēka ir Latgales Gors, koncertzāle, arī kinoteātris. Brauc ļoti daudz slavenības brauc uz šo koncertzāli. Un vienmēr notiek ļoti daudz dažādu pasākumu. Šī ēka ir Rēzeknes 1. dzelzceļa stacija, Rēzekne ir 2 dzelzceļa stacijas, Rēzekne 2 un Rēzekne 1. Šī ir 2. stacija. Jā, šī ir 2. stacija. Šeit pienāk vilcieni no Rīgas, Rīga-Rēzekne, Rīga-Zilupe. Bija plānos saīsināt vilcienu Rīga-Zilupe līdz Rēzeknei, bet pagaidām vismaz vilcieni kursē līdz Zilupei. Sākot tur tālāk, ir tāda ļoti lēta kafejnīceņu uz perona, viņi joprojām strādājot, kā cilvēkiem prasīju, viņi ir ļoti lēta, var dabūt bijušos padomju belešus, vismaz agrāk tad tos varēja dabūt. Tad es esmu ieradies pie veikala Lidl, atceros gadījumu, kad viņu vēl tikai cēla, gāju garām, un pretī man nāk viens onkulītis un prasa, kas šeit būs. Es saku, te būs veikals Lidl. Un tad viņš man saka, kuram tad ir tik daudz naudas, lai šo veikalu uzceltu? Kurš Rēzeknes uzņēmējs tad ceļ to veikalu? Lūk tā. Un te šeit es esmu ieradies pie Rēzeknes pilskalne. Šeit ir arī uzcelta, nezinu vai pati modernākā ēka Latgalē. Domāju, ka jā, bet, jebkurā gadījumā tas ir es pat nevaru izrunāt, Zeimulis, laikam, jeb Zeimuļš, latgalieši varbūt precīzāk var pateikt. Šeit es esmu uzkāpis augšā pilskalnā. Te ir tā redzama tā pati katoļu katedrāle, jeb katoļu baznīca, kura bija video sākumā. No pilskalna viņa ir redzama, kaut gan viņa nemaz tik tuvu nav. Šis ir pats pilskalns. Trepītes, pa kurām kāpa augšā. Tepat blakām šis te Zeimuļš. Tur iekšā ir arī, agrāk bija tāda ļoti garšīga kafejnīca, tagad tur īpašnieki ir nomainījušies, bet droši vien arī joprojām garšīgi. Ja nekļūdos, šeit ir arī uzņemta filma Mammu, es tevi mīlu, bet es varu arī kļūdīties. Man šķiet, ka tomēr tā laikam bija cita filma. Tie, kas zina komentāros, varbūt var uzrakstīt. Luterāņu baznīca. Cik esmu dzirdējis, savu mācītāju tur nesot, tur kā viesojoties mācītājs, bet arī, kas zina, var uzrakstīt komentāros. Šeit es esmu atnācis, jeb atbraucis, pareizāk sakot, tas ir netālu no autostas, netālu no Universāla veikala. Šī te vieta tā ir arī vieta pie Kaušu ezera.
te viss te kādreiz bija tāds kā stāvlokums, un tad te visu rekonstruēja, pārveidoja, uztaisīja visu savādāk. Tas ir nepārāk sen, pat pāris gadi atpakaļ. Nu, un tagad var redzēt, kā izskatās tagad tie, kas Reizeknē nav bijuši kādi, 5-6 gadi. Tie būs pārsteigti, kā tagad izskatās. Nu, tagad es dodos tūlītās es došos uz Kaušu ezeru. Arī varēsiet apskatīt, kā izskatās. Šeit ir vēl viena tāda man diezgan maiga kafēnīca. Protams, cenas vairs nekur lētas nav. Nu, un šeit ir uzcelts Reizeknes spā komplekss ar baseiniem, ar pirtīm, ar visu kaut ko. To uzcēla, cik es sapratu, Reizeknes dome izīrēšanai, lai atrodas kāds uzņēmējs, kas ar savu personālu nāk iekšā un īrē telpas no Reizeknes domes. Ir izsludināta pat izsole uzņēmējiem, kurš vēlēsies īrēt, bet tā arī neviens nav pieteicies. Vismaz tās esmu dzirdējis. Tā nav oficiāla informācija, bet laikam pat 2 izsoles jau ir rīkotas un neviens nav pieteicies. Nu, tas tā. Bet atgriežoties šeit pie Kaušu ezera, lūk, kā ir iekārtota pludmale, ne pludmale, bet šīta zona ļoti skaisti, nedaudz man atgādina Lietuvā Visaginas, tur gan ir daudz augstāk un tā, bet arī šeit ir ļoti interesanti pastaigāties, laika diemžēl man bija ļoti maz, bet, kaut cik centos pastaigāties, lai arī parādītu to jums. Iekārtots, izskatās ļoti skaisti un droši vien vasarā tie ir daudz foršāk, noteikti te ir pilns ar cilvēkiem, kā nekā, var teikt pats Reizeknes centrs. Autobusi arī uz šejieni kursē, kā nekā autoosta blakām. Šeit esmu ieradies pie stacijas Reizekne 1, kādreiz šeit kursēja vilcieni Viļņa Sanktpēterburga, arī Daugavpils Reizekne, Kārsava. Gribēju pieiet tuvāk, pafotografēt, bet visur bija saliktas zīmes, fotografēt aizliegts. Savā laikā gribēju dabūt atļauju, ir pafotografēt, bet neviens man šādu atļauju nedeva. Laikam esmu valsts ienaidnieks. Bet šeit atrodas Kaušu ezera otrā pusē, šeit ir picērija. Kaut kā tā. Liels paldies, ka skatījāties, lai jums jauka diena!